Labdien, kolēģi! Mans dators rāda 13:00. Izskatās, ka daži datori arī to pašu rāda. Jā. Es gan atgādināju Arvīdam, ka viņš ir ekrānā redzams un viņš nav pieslēdzies. Es apskatīšos. Jā, viņš vienīgais nav pieslēdzies, bet 6 no 7 ir pieslēgušies komitejas locekļiem. Arvīd, tu esi pieslēdzies? Tu grēko? Jā, viss kārtībā. Tātad ieradušies visi 7. Andris Garklāvs tūlīt grib sākt runāt, bet es domāju, ka mēs varētu apskatīties, kas mums ir darba kārtībā, un tad, Andri, tu varēsi pateikt visu, ko domā. Ja mēs esam 7, es domāju, ka mēs varam sākt sapulci, bet mēs tev iedosim tev vārdu. Tā, kolēģi, šodien ir Pasaules sociālo darbinieku diena. Kā mēs esam sociālo jautājumu komiteja, tad es domāju, ka mēs varētu tā kā nodot sveicienu tiem sociāliem darbiniekiem, kas šodien piedalās mūsu sēdē. Ilze Elsta piedalās, Sandra Filipova, būs mums arī Irita Grāvīte. Es šobrīd neredzu Ilzi Rubeni, bet viņai noteikti vajadzēs piedalīties, jo citādāk mēs nevarēsim izskatīt tos jautājumus. Tā kā sveiciens jums sociālie darbinieki un pasveiciniet arī pārējos, es domāju, no mums, vai ne? Jums nav nekas pretī. Jāni Ziedoni, vai ne? Sveicam. Ziedonis pilnīgi jau ar tādiem svētku dienas atribūtiem. Tā, labi, tad mēs varētu sākt sapulci, jo mēs esam visi klāt. Šodien mums darba kārtībā jūs noteikti visi jau esat izskatījuši un izpētījuši. Mums ir jālem par darba kārtību un vēl ir +3 lemjamie jautājumi un 2 informatīvie. Vai ir kādi priekšlikumi saistībā ar darba kārtību, kolēģi? Tad mēs varam balsot par darba kārtību. Varbūt, ka Andrim bija, bet viņš tā kā izgāja. Bet, jā, es viņu neredzu. Irita Grāvere arī sveiciens sociālo darbinieku dienā. Mēs pat visus apsveicām, paspiedām virtuāli roku. Tad balsosim par darba kārtību. Uzsākam balsošanu, kolēģi. Man kaut kas atkal pazuda, tūlīt. Balsojam. Viens nav nobalsojis. Iespējams, ka tas ir Andris. Es tūlīt slēgšu balsošanu, tad mēs skatīsimies. Nav nobalsojis. Es nebiju līdzjūtīgi, uzreiz viņu neuzklausīju. Varbūt, ka viņiem ir kaut kādas problēmas ar datoru vai ar kaut ko tādu, bet, es slēdzu balsošanu. 6 nobalsojuši. Tātad mēs varam pāriet pie otrā darba kārtības jautājuma. Par Limbažu novada pašvaldības domas saistošo noteikumu grozījumi 23. gada saistošais noteikums numur 9 par brīvprātīgās iniciatīvas sociālajiem pabalstiem Limbažu novada pašvaldībā apstiprināšanu. Ziņotāja sociālā dienesta vadītāja Ilze Rubene. Lūdzu, Ilze. Labdien, vai es esmu redzama? Jā, mēs tikko tevi sveicinājām, Ilze, ja? Jā, paldies. Es gan neesmu sociālais darbinieku, darbinieks, bet aiz muguras man stāv sociālie darbinieki un līdzās un visapkārt. Labi. Paldies par sveicienu svētkos un
šobrīd, jā, pirmais jautājums ir tātad par Limbažu novada pašvaldības domes saistošo noteikumu grozījumu Limbažu novada pašvaldības domes 2023. gada 22. jūnija saistošajos noteikumos numur 9 par brīvprātīgās iniciatīvas sociālajiem pabalstiem Limbažu novada pašvaldībā apstiprināšanu. Saistošo noteikumu projekts tika nodots sabiedrības viedokļu noskaidrošanai no 2025. gada 20. februāra līdz 11. martam. Noteiktajā termiņā netika saņemts neviens viedoklis, bet, kā jau mēs iepriekš sociālajā komitejā, iepriekšējā mēneša sociālā komitejā runājām, tad es atgādināšu par kāds izskatījās šis te lēmuma projekts iepriekšējā tātad iniciatīvā. Pirms tātad saistošie noteikumi tika nodoti sabiedrības viedokļu noskaidrošanai. Tika iniciēts, ka pabalsts piedzimšanas gadījumā, bērnu piedzimšanas gadījumā tiek palielināts uz viena bērna piedzimšanas gadījumā uz 300 eiro, 2 un vairāk bērnu piedzimšanas gadījumā par katru bērnu 350 eiro un 300 eiro par bērnu, kuram ar pašvaldības bērnītiesas lēmumu ir iecelts aizbildnis vai jaundzimušais bērns nodots adopcijai, ja šis pabalsts nav izmaksāts bērnu vecākiem. Tāpat sociālajiem dienestam bija vairāki redakcionāli priekšlikumi, kas tika iestrādāti noteikumos, piemēram, par īslaicīgu pabalstu ēdināšanai, kas personām, kuras ir nonākušas krīzes situācijā. Tā kā šobrīd šīs te sabiedrības viedokļu noskaidrošanas laikā nav saņemts neviens priekšlikums, tad aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Jā, lūdzu, kolēģi, ir kādi priekšlikumi vai ir kādi jautājumi, ieteikumi? Jā, lūdzu, Arvīd. Arvīd, lūdzu. Jā, paldies. Saprotu, ka manas ieteikums neviens nav ņemts vērā, kā ļoti dārgs acīm redzot, bet tajā pašā laikā paskatoties, elementāras lietas jau vajadzētu saprast. Ja jūs iesniedzat lēmumu projektu, tad elementārās kļūdas vismaz vajadzētu izlabot. Jūs pat sarkanā esat uzrakstījis pie šāda priekšlikuma papildus. Jebkurā vietā, ko es esmu piedāvājis, apakšā sarkanā ir rakstīts, un uz sarkanā fona jums vienalga ir kļūdas. Tas tā baigi nesmuki, ja tas tikai liecina par tādu viegliprātīgu, tādu pa roku galam darbu. Tāds mans viedoklis. Paldies. Paldies. Varbūt kādam citam kolēģim arī vēl kādi priekšlikumi, ieteikumi, vēlmi izteikt viedokli. Es neredzu nevienu paceltu roku. Aha, lūdzu, Arvīd. Jā, mans viedoklis ir pats jau, kā es izteicu pagājušajā sociālajā komitejā. Jā, un būtībā, kā jau redzam, pēc to saliktiem cipariem, tas būtu izmaksājis, mans piedāvājums būtu izmaksājis 148 880 eiro. Jā. Tajā pašā laikā mēs kuro gadu pēc kārtas pārcēm 180 000 no budžeta uz budžetu, kas ir neizmantot. Tad jautājums, kam ir domāta tā nauda un kam vispār ir domāts sociālais dienests. Kāpēc šāds jautājums? Ir ļoti vienkārši. Jā. Pats personīgi nesu dokumentu, ko vajadzētu iesniegt sociālajam dienestam. Izrādās, ka cilvēks dzīvo priekš sociālā dienesta, nevis sociālais dienests strādā priekš cilvēkiem. Tā es šo iesniegumu neesmu aiznesis, jo tad, kad attiecīgais darbinieks strādā, diemžēl tajā brīdī es arī strādāju, es nevaru nogādāt. Kāpēc tas netiek sakārtos? Tas ir Alojā, tas ir brīvzemniekos. Ja? Tur cilvēki ir diezgan neapmierināti. Kas tiks darīts, lai šo lietu atrisinātu? Paldies. Nav pie šī punkta, bet vispār kopumā sociālā komiteja, kāpēc ne?
Lūdzu, Ilze. Lūdzu, Ilze. Jā, paldies par vārdu. Priekšlikumi, jūsu iesniegtie priekšlikumi, nemaldos 8, kopēji sastāda summu 339 730 eiro gadā. Un, ja kāda kļūdiņa ir redakcionāli gadījusies, tad tas nav speciāli, bet, kā jau minēju, šis saistošo noteikumu projektā termiņā netika iesniegta neviena papildus iniciatīva, tā kā es ņemu vērā to, ka jebkādā gadījumā tika runāts par šīm te iniciatīvām iepriekšējā sociālajā komitejā. Es to ņemu vērā un pievienoju šo te aprēķinu failu, lai būtu ļoti skaidri saskatāma katra iniciatīva un katras iniciatīvas ieguldījums, finanšu ieguldījums. Jo uzskatu, ka tas ir tikai cieņpilni un pareizi. Bet ņemu vērā, ja ir kāda redakcionāla, iespējams vēl sarkanā kļūda, ņemu vērā, atzīstu, mēs visi esam cilvēki, darba procesā dažreiz arī kļūdāmies. Par to, ka darbinieki strādā, tad, kad viņi strādā, jā, tas ir, protams, mums visiem pārsvarā ir darba laiks no 8 līdz 5, bet jāņem vērā, ka darbinieks ir pieņemšanas dienas un ir tās dienas, kad tiek izdarīts tas melnais darbs. Un nevienā brīdī nevar būt absolūta garantija, ka tajā brīdī, kad tiek darīts melnais darbs, darbiniekam nav, viņš nesēž kasē, viņš nav kasieris Maksimā. Es nenoniecinu kasieris Maksimā, bet vienkārši tas darbs, sociālais darbs nav tikai pie galda un sagaidīt katru klientu. Tas ir ļoti jauki, ka tā ir, bet tā darba specifika ir tāda, ka visērtāk, protams, ir, kad ir saziņa un var to visu, kā saka, atrisināt. Tā kā tas jau tikai ir izcināms jautājums. Saprotu, ka Arvīds vēl grib kaut ko teikt, bet varbūt Arvīd ar tiem iesniegumiem, kas tā arī nesasniedza to sociālo dienestu, mēs kaut kā varam šobrīd vienoties, lai viņi sasniegtu to sociālo dienestu. Es saprotu, ka tā palīdzība nav vajadzīga tikai tev, bet arī citai sabiedrības daļai, un varbūt, ka mums vairāk ir jārunā par to, kad ir iespēja, kad ir pagarinātais darba laiks, kad cilvēki var arī pēc darba varbūt iesniegt. Varbūt, ka vairāk jāpareklamē, Ilze. Lūdzu, pirmdienās ir, es ļoti atvainojos, bet pirmdienās ir līdz 6, un arī jebkurš sociālais darbinieks ļoti fleksibls. Mēs esam vienīgā iestāde, atzīšos godīgi, kopš, ja mēs skatām un vērtējam kopš ATR, kur savienojās 3 novadi, mēs esam saglabājuši absolūtu pārklājumu. Un mums darbs notiek līdzvērtīgi visās vietās. Ja kaut kur mums ir problēma ar darbiniekiem, jā, šobrīd mums Alojā ir vakants, kur ir noslēdzies konkurss un ir pieteicies arī cilvēks ar atbilstošu izglītību. Cerams, ka mēs atrisināsim šo jautājumu. Bet mēs esam visā novadā un, protams, kad ir tās pieņemšanas laiki, bet tas jau tikai tāpēc, lai kvalitatīvi varētu izdarīt darbu un kļūt labāki. Bet par cik mums ir mērķa auditorija 29,000 cilvēki, ja tā skata, jo katram var sanākt, ja, komunicēt ar sociālo dienestu. Tad neizbēgami rodās, kad kādam kāds laiks der un kādam kāds laiks, protams, neģelda. Tas ir tikai komunikācijas jautājums. Bet vienmēr noteikti, ka varam kļūt labāki. Vienmēr, es atzīstu. Ir vienmēr visiem, kur augt.
Mēs esam Labi. vienīgā iestāde, kur šobrīd tiešām esam saglabājuši to absolūto, ka mēs esam 15 vietās, novadā 15 vietās. Labi, Ilze. Lūdzu, Arvīd, ko jūs gribētu teikt Ilzei? Vai arī mums visiem? Jā, paldies. Pirmais. Mūsu kalkulātori laikam neskaita vienādi. Par laimi vai diemžēl jūsu kalkulātori sarēķināja 300 un cik tos tūkstoši, kaut gan lēmuma projektā ir tāds pats cipars, kā man sanāca. To es īsti nesaprotu, kādu kalkulātoru jūs darbojaties. Tā būtu viena lieta. Otra lieta, būtu ļoti grūti man piekrist tam, ka tas, kas tika sataisīts sociālais dienests, Bērziņas kundzes un no visiem 3 novadiem, kas bija sociālajā dienesta vadītāji, ja, tad es noteikti varu teikt, tas dienests tajā laikā strādāja krietni labāk. Tagad tas dienesta darbs, diemžēl, ir devalvējies. Otrs, ja jums Allujā ir darbinieks, vai jūs esat mēģinājuši ar darbinieku runāt, vai viņam ir tiesības pieņemt dokumentu arī citā laikā, vai par to viņam tiek kaut kāda iemaksa piesolīta, ja jau nevienam nav jāstrādā par brīvu. Kurš ir labākā sociālais dienesta vadītājs, to zinās. Ja? Vai tas ir darīts, vai tas vienkārši ir tā? Mēs tagad tur aizsūtīsim pirmdien, trešdien 2 cilvēkus, lai aizbrauc pasēž, ja, un pieņemtos. Vai nu kāds atnāks vai nē. Paldies. Tā, paldies, Arvīd, par viedokli. Es domāju, ka mēs šo jautājumu skatot neatrisināsim šos jautājumus, ko tu šobrīd, tā kā var teikt, pacēli. Varbūt, ka tad mums par to ir jārunā atsevišķi. Runāsim par šo darba kārtības jautājumu, bet paldies tev. Bet tiešām, ja ir problēmas tev tos 2 iesniegumus iesniegt, kaut kā mēs varētu norganizēt, Ilze. Ilze, kaut kā vajadzētu sakontaktēties ar Arvīdu vai Arvīds ar tevi vai kaut kādā citādā veidā, vai arī es varu aizbraukt uz Alloju pēc Arvīda iesniegumiem un kaut kā to nokārtot. Nevajag tādu rūgtumu sevī turēt, Arvīd. Regina, šo jūsu, teiksim tā, humoru šoreiz ir nevietā. Es aizbraukšu. Man nav problēmas. Ja? Es iesniegšu savu iesniegumu, un es arī neiesniegšu šogad, man nekas nenotiks. Ja? Bet šajā gadījumā es domāju vairāk par tiem cilvēkiem, kas, kā Ilze teica, 29,000, nu katram var gadīties, bet es domāju, ka jūsu tas un mūsu kopējais tas sociālais apmeklējumu skaits ir krietni mazāks. Tie nav 29,000, tie pat nav 9,000. Ja? Tāpēc lūdzu, izvērtēsim, ko mēs sakam un kā mēs to sakam. Ja? Un ja tiem cilvēkiem ir vajadzīgs sociālais palīdzība, ja? Tad viņiem to vajag. Ja? Un diez vai viņam ir mašīna un diez vai viņš brauks. Ja? Tajā pašā laikā Allujā viņam pat, es nezinu, kā jūs esat organizējuši, piemēram, mazgāšanu uz dušā un veļas mazgāšanu, ja tur nav darbinieks. Tas viss notiek pirmdienās, trešdienās. Paldies. Darbinieks ir un darbinieki dara, bet darbiniekiem ir katram sava arī specializācija un katram darbiniekam ir savs nodaļas vadītājs. Un tas darbs ir mazliet komplicētāks, bet neviens darbinieks nav tāds, kurš nepieņems iesniegumu no iedzīvotāja vai neuzklausīs iedzīvotāju. Labi, Ilze, acīm redzot, es arī sazināšos ar Arvīdu atsevišķi, varbūt, ka jāizbrauc uz to Alloju un jāpaskatās, kas tur sēž, kā tur sēž, vai tajās pieņemšanas laikos ir tiešām cilvēki un kā varētu, lai vienkāršam cilvēkam, nevis deputātam, kurš noteikti var aizlausties, ja ir kaut kāds problēmas līdz tam sociālam darbiniekam, bet kā vienkāršam cilvēkam, kādas varbūt ir problēmas. Paldies, paldies, Arvīd. Es skatos, kā Andris Garklaus ir mums tā atgriezies un pacēls roku. Lūdzu, Andri Garklau. Paldies. Ir jau jauki teātris un izrādīšanās, bet es tik tiešām sākumā biju pacēls roku, jo man elektrības atslēguma dēļ ir problēmas ar pieslēgšanos. Es šobrīd tā kā esmu pieslēdzies savu telefonu un es sekoju, protams, sēdē līdz, varētu būt sarežģījumi ar balsošanu kā tādu. Bet par šo te es gribēju, tomēr arī pateikt. Tātad bija šiem dokumentiem klāt, materiāliem bija pielikt klāt šie aprēķini par
priekšlikumiem, kur izskanēja komitejas sēdē par atšķirīgu šo te pabalstu, dažādu pabalstu lielumu, kas bija priekšlikumiem, bija no Ozola kunga, un tur bija arī kāds no manas puses. Un es paskatīšos tā aprēķinus, un neņemos, godīgi sakot, nav bijusi iespēja man analizēt tos citus skaidrus, kas ir tā kā šobrīd lēmuma projektā, un šie izmainīti acīm redzot, pamatojums jau viņiem ir kaut kāds skaidrs, jā, viņu lielums, tas, kas ir norādīts, droši vien, kad arī pamatots kaut kādām iespējām un tā tālāk. Un tie priekšlikumi, ko bija Ozola kungs iesniedzis, jā, viņi bija tādi varbūt krietni lielāki, bet es pa pāriem neņemtos komentēt, bet es gribētu apskatīt un ierosināt arī tātad savu priekšlikumu attiecībā pa trījiem gabaliem, kur vienu jau es tā kā ierosināju no iepriekšējā komitejas sēdē. Un tātad ir šie pabalsti, kas ir saucās tātad par šīm dzīves jubilejām. Ir šie te pabalsti, kas saucās Černobiļas dalībniekiem, avārijas seku novēršanas dalībniekiem, un vēl kas ir attiecībā par represētājiem. Es paskatīšos te ciparus, man godīgi sakot, arī rodās jautājumi, kam dēļ kaut kādi tur ir skaitļi minēti, kur tā kā īsti man nesanāk, ja? Un no tā 24. gada fakta, kas tā kā tur tiek ņemts ar pamatu, visticamāk tam ir loģisks pamatojums, ja? Ar kaut kādām nelielām novirzēm tur arī varētu kaut kas būt, bet tuvu tam. Un tātad tas, kas ir iztērēts 2024. gadā attiecībā uz šīm te dzīves jubilejām, tiek nominēts skaitlis 38,220 eiro. Viņš tātad dalot pēc šī te aptvēruma 30 eiro uz cilvēku, ja tātad vairāk vai mazāk, tur arī kādi virs tiem 100 gadiem, tur varbūt tās summiņas lielākas, bet principā ir kategorijā 1274 cilvēki ir aptvērti. Savukārt represētie ir aptvērti 170 cilvēki, un Černobiļas dalībnieki ir 56 cilvēki aptvērti. Ja 25 gadam vairāk vai mazāk var teikt, ka varbūt ar nelielu rezervīti šīs summas ir tā kā tiek prognozētas, ja, tā kā dzīves jubilēs 40, šķiet, ka 45 tūkstotis, tā kā par kaut kādiem nepilniem 3 vairāk, arī Černobiļas dalībniekiem ir, tātad, ja bija 3360, šobrīd 3500, tā kā tiek plānots vismaz tajā tabulā, tajā paskaidrojumā tā ir pierakstīts, ja. Savukārt interesanta ir šī te aile un skaidrojums attiecībā uz represētajiem, ja 170 represētie un tur ir ticis tērēts 9600 eiro, pēc apsvēruma 60 eiro uz cilvēku saskaņā ar šiem te mūsu pašu noteikumiem, tad nākamajam gadam tur ir paredzēts 14,000. Nezinu, kur mums tāda milzīga virzība no represētiem uz Limbažu novadu, no citiem novadiem varētu būt citādi nekādīgi. Es īsti nevaru saskatīt, kāpēc ir tad 4500 nepilni pieaugums ir. Lūk, un tad, teiksim, es tajā komitejas sēdē iepriekšējā ierosināju, kad palielināt par šiem te 20 eiro dzīves jubilejās. Ja, šobrīd es tā kā esmu paskatījies, ka ja mēs saskaitām kopā šos dzīves jubileju aptuveni to pašu 1274 plus 170 saucamos politiski represētiem un 56 cilvēkus Černobiļas dalībniekiem, kopā sanāk nepilni 1500 cilvēki. Tātad aptveramība ir pusotrs 1000 cilvēku turpat. Ja precīzi, pēc šiem skaitļiem iznāk 1490, bet var sakot 1500 cilvēkiem. Un pavisam vienkārši aprēķins. Ja mēs
palielinātu, tā kā es rosināju šajā iepriekšējā komitejā, par 20 eiro šo pabalstu. Gan dzīves jubilejās, gan represētajiem, gan arī Černobiļas dalībniekiem. Palielinājums ir katram cilvēkam, kas saņem šo, viņš ir jūtams. Šis palielinājums, tas nav katru mēnesi, tas ir gadā vienreizē izmaksa, ja? Un tā par upiem rēķinam 1500 cilvēki reiz 20 eiro sastāv 30 tūkstoši eiro. Ja mēs vēl rēķinam, ka šeit ir iekšā vēl rezerve, nezinu kāda apsvēruma dēļ rezerve ielikta aprēķinā, ko iesniegusi sociālā nodaļa, pienests, ja, vai, nodaļa, ko iesniegusi attiecībā par šiem te papildus pieaugumiem, ja, tad īstenībā papildus tas, kas ir nepieciešams būtu 29,800 eiro. Mīnus atņemot to, kas ir tātad mazāk, ja? Atņemot to, kas tur ir pielikts vēl, tad 27,020 eiro būtu nepieciešams. Šiem te triju veidu pabalstu vai atbalstu palielinājumu par 20 eiro. Tādēļ es gribu ierosināt, un es lieku priekšā, iekļaut šajās trijās kategorijās. Es šobrīd, tā kā nevaru varbūt tik operatīvi nosaukt tos punktus, ja, bet saprotams būs, tad pabalsts dzīves jubilejās par 20 eiro palielināt politiski represētajiem šo pabalstu no 60 pacelt uz 80 par 20 eiro, un par 20 eiro pacelt arī Černobiļas seku likvidēšanas dalībniekiem arī par 20, no 60 uz 80. Tādi ir mani priekšlikumi, lūdzu iekļaut viņus un par viņiem izteikt savu attieksmi, droši vien, ka balsojot. Nezinu, vai man izdosies balsot, ja es mēģināšu šoreiz pieslēgt. Pirmriņi balsojot par darbu kārtību, es tā kā nevarēju nobalsot. Andri, labāk neatslēdzies labāk, Andri, paliec un balso ar balsi. Savādāk tu varbūt nevarēsi pieslēgties. Jā, labi, jā. Paldies, mēģināšu tādā. Labāk šādā veidā. Jā, tad man ir jālūdz, Dace, tu esi šeit tūmā. Lūdzu, ieraksti priekšlikumus, lai mēs varam balsot. Tā tūlīt es apskatīšos. Tas ir 33. punkts, tātad tas ir dzīves jubilejās. Mums šobrīd ir 30 un Andra Garklāva priekšlikums plus 20, tātad 50 eiro. 36. punkts tie politiski represētie, kur šobrīd ir 60, tātad plus 20, tātad būtu 80. Un nākamais ir 38. Černobiļas avārijas seku likvidētājiem, kur mums šobrīd ir 60, vajadzētu vēl 20, tātad 80. Dacē, mums vajag iedot kādu laiciņu, lai tu tā kārtīgi ierakstītu. Ko tu saki? Es tūlīt rakstīšu. Jā, labi. Tad mums uz kādām minūtēm atslēgties, vai kā jūs domājat, vai mēs tā vienkārši paskatīsimies viens uz otru? Vai arī varbūt kāds grib izteikt kādu viedokli. Varbūt Ilze man jautājums, kas ar to Andris te runāja, kāda nesaprotama rezerve politiski represētajiem? Es te no vienas maliņas sākšu. Tā mērķa auditorija, kas būtu pareizi rēķināma, bet tas neietekmē ļoti, netaisa ļoti lielu, kā saka, atšķirību. Bet tā mērķa auditorija dzīves jubilejās ir jārēķina uz 1400 personām. Protams, ja dzīvē sanāk, kad ir tās 1200, mēs nevaram nerēķināt uz šīm 1400 personas, kas pērnu mums, kā saka, pēc datiem bija 1409, bet tātad jāpieņem ir, ka tās ap 1400 personas mums tur ir, jā.
tad tas pieaugums 20 eiro pieaugums, es tad kaut kur jau biju uzrakstījusi. Tātad ir tas Andra priekšlikums, ja, 27,333 eiro. Tas būtu tur, jā, kā saka, budžetā jāpieliek klāt. Par politiski represētām personām šeit tātad tā budžeta ietilpība būtu 12,800 eiro. Jā, un bet Ilze, kādā sakarā, tu taču represēto skaits būtībā, varbūt pa kādu, 1, 2 vai kaut kas var pamainīties. Jā, nē, es saku, tā kopējā budžeta ietilpība pie 80 eiro pabalsta. Andri, tā, kad mēs 80 eiro reizinām tātad ar šo te skaitu, ja? Un tad budžeta ietilpība šim pabalstu veidam būtu 12,800, no kā šobrīd būtu jānoņem nost šis te šobrīd budžetā plānotais apjoms, ja? Jāpiemina arī tas, bet Ilze, tur jau ir iekšā ietverts arī tajā skaidrojumā, kad plānotais budžets ir nezinu, kāpēc ir 14,000, ja? Uz 25. gadu. Ja iepriekšējā gadā bija 9,600. Viņam jau ir kaut kāda rezerve jau iekšā, jums nezinu, kāpēc iekšā. Rezerve viņam ir iekšā un iespējams, jā, ka šis te papildus tur nebūtu vajadzīgs finansējums, ka šis pabalsta veids iekļautos. Tas tā var būt. Sociālajā jomā ir mums šie te brīvprātīgie iniciatīvas pabalsti, kad kādā jomā šīs pabalsts tiek izmaksāts vairāk un kādā ne, un tad tiek pārnests uz blakus, kā saka, esošo kodu. Bet tur iekļautos šis te. Uz 100 eiro neiekļaujās, bet iespējams, kad uz 80 eiro pie 160 cilvēkiem, personām iekļautos šis te finansējums, jā. Tā, kolēģis. Jā. Labi. Černobiļas ātuma elektrostacijas likvidēšanas dalībniekiem pie 80 eiro, un tur patiesi šis te personu skaits ir pie 60, te ir precīzi 56 šobrīd, ja? Tas finansējums kopējais šim te ir 4,480, ja? Kad tur ir arī minimāls, kā saka, budžeta pieaugums, ja vērtē, kā saka, finanšu resursos. Tas ir 4,480 minus 1120, ne? Tā kā tas neradītu ļoti lielu ietekmi budžetu. Vai es varētu? Jā, lūdzu. Jā, ok, tas tā ir, Ilze, jā, tur ir 1120, un tur ir 2000, tad 3200 nāk klāt represētiem, bet attiecībā par dzīves jubilejām, tad es nezinu, cik ir ticami vispār tie dati, ar ko jūs operējat, jā. Tajā, es paļaujos to, ka tie ir ticami dati, jā. Tātad pagājušā gadā ir samaksāts dzīves jubilejās 38,220 eiro. Tie jūsu dotie dati. Es to sadalu apakaļ ar šo te intensitāti 30 eiro cilvēku. Tad es saņemu, kad ir aprēķina, ka ir 1274 cilvēkiem ir ticis izmaksāts šis pabalsts. Varbūt, ka pat bišķiņ mazāk, jo iespējams, ka kāds bija 100-gadnieks, kuram uzreiz pienākās tur 150 eiro. Ja? To es precīzi nezinu, bet kategorijā 1270. Jūs runājat par 1400. Kur te tā milzīga atšķirība? Kāpēc nākamā gadā, lai būtu 1400 pāri, ja šogad bijis zem 1300 viennozīmīgi? Kur ir tā? Jā, es varbūt varētu pateikt, Ilze, es tā klausos, ko Andris runā. Redz, Andri, nevar laikam tā ritīgi izdalīt ar 3, pateikt to skaiti, jo pēc 90 nāk katru gadu, un tad ir tas skaitlis drusciņi citādāks, jo tā nevar 1 pret 1, jo pēc 90 nāk katru gadu, ja, tātad tie cilvēki.
Viņi nav Bet cik varbūt cilvēki pēc 90 titulu, viņi ļoti nav, ir nedaudz, un tie baigo ietekmi jau neuzstājas. Nē, Jā. nu mums šobrīd pēc 90 gadiem, tā pagam, to daļu, mums 90 gadnieki ir 2700 cilvēki. Atvainojos, kļūdījos, skaits 90 gadnieki mums ir 90 cilvēki, 91 gadnieki 66. Pēc tam samazinās 92, 55, 93, 38, 94, 27. Labi, 95, paldies, kad mēs sasniedzam 97 gadus, tad ļoti strauji nokrītas. Jā, Tā. paldies, Ilze. Vai ir vēl kādi citi priekšlikumi? Es saprotu, ka ir ierakstīti priekšlikumi. Paldies, Dace, ka mēs varētu sākt balsot. Vai Andris visu laiku tur roku, viņš visu laiku grib ar Ilzi sarunāties? Vai nē, vai vienkārši tā roku? Es vienkārši atgādinu, kad es balsošu mutiski. Jā, viss kārtībā. Mēs pieskaitīsim, Andri. Tā, tad mēs varētu sākt tūlīt balsošanu par pirmo punktu 33. punktā. Tas bija, tie bija jubilāri. Jā, jubilāri, nozīmīgs jubilejs. 33. punktā Andris Garklaus ierosina palielināt pabalstu par 20 eiro, tas ir no 30 uz 50. Es aicinu uzsākt balsošanu. Es esmu par. Jā, labi. Tūlīt mēs nav nobalsojuši viens, acīm redzot, tas ir Andris, kas ir pieslēdzies un kas nav nobalsojis. Vai rādi, kas esmu pieslēdzies? Man liekas, jo man rādās, ka viens nav nobalsojis. Tu taču pieslēdzies pašā sākumā, tu biji pieslēdzies tādēļ. Labi, tūlīt Dace, lūdzu pierakstie Andrim par. Par tātad man ir 2 plus Andris, tātad 3, pret 3 un atturas 1. Tātad skaidrs tas ir, jā? Tas ir noraidīts. Vai jūs varat nosaukt balsojušos deputātus? Es vienkārši neredzu. Paldies. Es mēģināšu. Neesmu virtuāli balsojušos deputātus. Tā, pagad, kurā brīdī? Un arī balsojumi, par kā viņi balsojuši? Jā. Izskatīšana laikam tad es redzēšu. Rudolf, vai tu man vari ieteikt? Kā es redzēšu, kas ir kā nobalsojis? Rudolf ir man nesarunājis. Maliņā, tur ir pār pret atturas nepiedalās, tur ir tā tabuliņa izvērsta. Kur izvērst? Pie priekšlikuma. Regīna, jāuzklikšķina uz tā četstūrīša. Labi, es atvainojos, lūdzu zināt, vai es esmu uz 4 stūrīšu. Tātad par ir Aigars Legzdiņš, Arvīts Ozols un tātad Andris Garklaus, pret esmu es, Rudolfs Pelēkais Ziedonis Rubes un atturas Jānis Remes. Tā, mēs varam pāriet pie nākamā tātad priekšlikuma 36. punktā. Tas ir politiski represētai personai. Ir ierosinājums par 20 eiro no 60 uz 80. Palielināt pabalstu. Visiem ir skaidrs, es ceru, tad mēs uzsākam balsošanu. Es, protams, atbalstu. Jā, es saprotu, jā. Viens nav nobalsojis, tad tas ir Andris. Skatāmies. Tātad joprojām ir tas pats 2, 3, 1. Un par tātad Andris vēl klāt, tāds ir pierakstīja. Un joprojām ir tas pats sadalījums, kas bija iepriekš balsojums. Un pārējiem pie 38. punktā palielināt pabalstu par 20 eiro no 60 uz 80. Uzsākam balsošanu. Jautājums, vai vārdiski bija
tas pats sastāvs balsojumiem. Jā, es tieši tik to pateicu, jā. Tas pats balsojums. Šajā jautājumā es arī balsoju par. Jā, es saprotu. Tagad ir 38. punkts no 60, tad ir Černobiļas avārijas seku likvidētājiem no 60 uz 80. Uzsākam balsošanu. Balsojam. Viens nav nobalsojis, tas ir Andris, tātad pierakstīja. Oi, ne to nospiedu. Skatāmies. Arī tas pats pār 2, tātad 3. ir Andris, pret 3, atturas 1 un analoģisks balsojums. Un tātad šobrīd mēs uzsākam balsošanu kopā par 2. punktu. Uzsākam balsošanu, lūdzu. Nu, mans priekšlikums netika atbalstīts, līdz ar to es balsojumu atturos. Jā, labi, es pierakstu. Tā, nav nobalsojis tātad Andris, tas ir 1. Daci pierakstīja, ka Andris Garklaus atturās. Tūlīt paskatīsimies. 4 pār, pret 1, atturas 1, un tātad atturas 2. Tas ir Andris Garklaus. Nu, tad šobrīd šis pieņemts šis lēmums un iet tālāk uz rītdienu uz Finanšu komitejas sēdi. Vai jūs varētu informēt arī par šo priekšlikumu Finanšu komitejas sēdē? Protams. Par priekšlikumiem izmainīt šos 3, jā. Jā. Paldies. Tas ir mans pienākums. Es tā saprotu, ka tas noteikumos arī ir ierakstīts. Tā, trešais jautājums šodien darba kārtībā par saņemtā finansējuma iekļaušanu Limbažu novada sociālā dienesta 25. gada budžetā par profesionālās kompetences pilnveidi un atgriešanu pašvaldības budžeta nesadalītajā atlikumā. Vārds atkal ir Ilzē Rubenē. Paldies! Limbažu novada pašvaldība sākotnēji veic supervīziju izdevumu apmaksu 100% apmērā. Un pēc tam mēs varam pretendēt uz Labklājības ministrijas kompensāciju no atbilstoši veiktajiem izdevumiem par nodrošināto supervīziju sociālā darba speciālistiem. Un ir vairāk kā 10 supervīzijām sesijām gadā, un kompensācijas apmērs ir 70% no vienas vienības izmaksu metodikā noteiktās likmes. Un šobrīd ir saņemts finansējums par pērnā gada 4. ceturksni 2100 eiro 26 eiro centi apmērā, ko ir nepieciešams atgriezt Limbažu novada pašvaldības budžeta nesadalītajā atlikumā. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Tā, kolēģi, vai ir kādam kādi jautājumi, viedoklis, ieteikumi? Es neredzu nevienu paceltu roku. Tad uzsākam balsošanu. Nav nobalsojis, acīm redzot. Andri, kāds ir balsojums? Nu, ja līdzekļi ir parādījušies, tad jau viņi jāatgriežas. Es esmu par. Jā. Tad Daci pierakstot Andri balsojumu par 7. Ceturtais darba kārtības jautājums par finansējumu iekļaušanu Limbažu novada sociālā dienesta 25. gada budžetā. Lūdzu, Ilze, ziņo. Paldies! Saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem numur 829 noteikumi par dienas centru, grupu māju, dzīvokļu un pusceļu māju izveidošanas un uzturēšanas izdevumu līdzfinansēšana 23.2 pantu
grupu dzīvokļu pakalpojumu sniedz klientam, kurš atgriežas no ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas. Limbažu pašvaldībā ir saņemts finansējums 17 700 € apmērā par finansējumu izlietojumu par nodrošinātajiem sociālajiem pakalpojumiem dzīves vietā pērnā gada 2. pusgadā, un to ir nepieciešams iekļaut Limbažu novada sociālā dienesta budžetā 106. budžeta struktūrā, kas ir grupu māju dzīvokļi. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Lūdzu, kolēģi, vai ir kādi jautājumi? Jā, lūdzu, Andri. Paldies. Varbūt tomēr mazliet izskaidrojiet, kas tie pa līdzekļiem ir, kas ir ienākuši. Kas tie ir pa līdzekļiem? Par ko viņi ir? Par ko viņš maksāts ir? Kas ir maksājis? Paldies. Lūdzu, Ilse. Jā, paldies. Šis ir finansējums, kuru valsts maksā pašvaldībai, ja ir klients atbilst noteiktajai, kā saka, kategorijai, tad cita vārda nav. Un ja tātad šis te klients ir bijis ilgstošā aprūpē, institūcijā un tagad, bet klienta spējas tātad bija pareizākas šim te grupu dzīvokļu pakalpojumam. Un deinstitucionalizācijas projekts jau paredzēja to, kad institūcijas dažviet vai ne tika likvidētas vai samazinātas, ja? Un šiem klientiem nāk līdzi finansējums 7 000 € kā saka, gadā, un tad šis te par 2. pusgadu, tas ir finansējums, ko esam saņēmuši par šiem klientiem. Paldies! Un ja var vēl višķiņ papildināt, un kāpēc tieši tajā norādītajā finansējuma sadaļā, kam viņš tiks tērēts, tad tā jāprasa. Novirzīt, ja? Tā kā šis attiecas uz grupu mājas pakalpojumu, tātad tiek saņemts finansējums un šobrīd, kā saka, karājas gaisā, tad mēs viņu liekam tieši grupu mājā. Tātad 108. struktūra ir Cēsu iela 7, tātad struktūra grupu mājas budžeta struktūra pakalpojumu sadaļā. Paldies, sapratiem. Paldies. Paldies. Vai kādam kolēģim vēl ir kādi jautājumi? Tad pārējām pie. Es par. Regīna, tev kaut kā mikrofons atslēdzies. Atvainojiet. Jā, tad nav nobalsojis viens, bet Andris mutiski lūdzu Dace ieraksti. Tūlītās. 7 tātad par. Izskatīti jautājumi, balsojamie jautājumi, tālāk ir informācijas. 5. darba kārtības jautājums - informācija par deklarētās dzīvesvietas anulēšanas un dzīvokļu jautājumu risināšanas komisijas šī gada februāra sēdēs pieņemtajiem lēmumiem. Lūdzu, Inga, klausāmies. Dzīvokļu 2025. gada februāra sēdēs ir izskatījusi 32 iesniegumus, un no tiem ir 12 lēmumi pieņemti par pašvaldības dzīvokļu izīrēšanu, ieslīguma termiņu pagarināšanu. 5 personām pagarināti ieslīgumu uz 3 gadiem, 3 personām pārjaunot sociālā dzīvokļa ieslīguma termiņi, ar 2 personām ir pārslēgti ieslīgumi, jo vienā gadījumā iepriekšējais īrnieks ir miris un otrajā gadījumā ir mainījis dzīves vietu. Vienai personai ir pagarināts ieslīgums uz 3 mēnešiem, un vienai personai ir noslēgts uz 6 gadiem, jo iepriekšējais ieslīgums bija noslēgts uz nenoteiktu laiku. Kā arī informēšu, ka komisija ir aktualizējusi pašvaldību dzīvokļu uzskaits un aprits sistēmā Bridges iekļauto personu kārtas numurs, un uz 2025. gadu rindā mums ir 141 persona uz pašvaldības dzīvokļiem. Paldies!
Jā, varbūt kolēģiem ir kādi jautājumi, Ingai? Kā neredzu. Paldies, Inga. Paldies! Balsot mums nekas nav jābalso. Tātad nākamais jautājums, bet informācijas uzklausīsim par Limbažu novada pašvaldības kapitāla sabiedrības pērnā gada darbības pārskatu un šī gada darbības plānu. Šodien uzklausīsim bijušā, var teikt, Alejas novada, parasti šobrīd Alejas pārvaldes teritorijas pansionātu darbību, ja tā var teikt, vienkārši tautas valodā. Sandra, es saprotu, ka Sandra ir pieslēgusies šeit, Sandra Filipova, ja? Šobrīd ir arī... Ir, ja? Sandra, jā, labi, paldies. Mēs tevi esam gatavi uzklausīt. Jā, labdien! Ja kādi jautājumi, varbūt, ka Rudolfs vai IT speciālisti kaut ko palīdzēt ar prezentāciju. Tūdaļ būs prezentācija, jā. Tā, es ceru, ka jūs redzat. Paldies, redzam un dzirdat labi. Jā, lūdzu. Tātad ziņošu par pagājušo gadu par sabiedrību ierobežot atbildību aprūpas nama Surga. Neiet. Kaut kas neiet. Tiksim kārtībā. Jā. Aprūpas nama Surga ir sociāla pakalpojuma sniedzēja reģistrēta ar numuru 1872 pagājušā gada jūlijā, kā ilgstoši sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējs. Sabiedrībai ir 70 gadu pieredze senioru aprūpē. 2024. gadā sociālā pakalpojuma sniedzām 67 klientiem no dažādām pašvaldībām, tā ir skaitā Limbažu novada 39, Rīgas valsts pilsēta 14 un Rīgas pašvaldības līdzfinansējums ir 500 eiro. Valmieras valsts pilsētas iedzīvotājiem 8, Ropažu novada 1, Mārupas novada iedzīvotājiem 1, un arī Mārupe maksā 500 eiro līdzfinansējumu. Tukuma novadam 1 senioram un līdzmaksājums ir 400 eiro. Ādažu novada 2 un Siguldas novada 1. Ir diezgan smagi mūsu klienti. 3. aprūpes līmenis ir 41 personām un 4. aprūpes līmenis ir 20 personām. Ar smagām demences diagnozēm aprūpējam 37 klienti. Pagājušā gada pakalpojuma cena diennaktī bija 34,80. Ilgtermiņa aprūpes pakalpojumus nodrošina 38 darbinieki, tā skaitā aprūpes personāls 9, māsu palīga 5. Darbinieki ir atbilstoši izglītību, gadu nodrošinām kvalifikācijas celšanas kursus. Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru projektu darba vietu pielāgošanas pasākumi bezdarba riskam pakļautām nodarbinātām personām ar invaliditāti tika pielāgotas darba vietas 7 darbiniekiem. Papildus piesaistīti 9395 eiro inventāri iegādāji.
Sabiedrības budžeta plāna izpildi 24. gadā plānot ieņēmumu 789,682 eiro, faktiskā izpilda 852,300. Tātad pa 108 eiro, pa 108% ir izpilde. Sabiedrība strādājas ar peļņu. 2024. gadā noteiktie nefinanšu mērķi. Celt darbinieku kvalifikāciju, kursus, semināru, supervīziju, pirmās palīdzības kursus izgāja 15 darbinieki, minimālās higienas prasības 15 darbinieki, lekciju uztur izaicinājumu un ieteikumu senioriem 13 darbinieki, seminārs, dokumentu un arhīvu pārvaldības jaunais regulējums 1 darbinieks. Sasniedzamais mērķis uzlabot ugunsdrošības noteikumu ievērošanu kapitāla sabiedrībā. Ir nepieciešams zibenes aizsardzības ierīkošana, izbūve, tehniskā projekta izstrāde un automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas tehniskā projekta izstrāde. Tas tiks ietverts šā gada plānā. Funkcionālā gulta iegāde. Iegādāts 25 funkcionāls gultas, lietotas ļoti labā stāvoklī, kā humanā palīdzība no Francijas, bija tikai jāsamaksā par transporta pakalpojumiem. Drēbju skapi iegāde, iegādāt 18 drēbju skapi, arī lietot ļoti labā stāvoklī. Pretizglējuma matraču iegāde, iegādāti 25 gabali, lietot ļoti labā stāvoklī uz projektu šo. Bija plānots un ir iegādāt grīdas mazgājumās mašīnas iegāde, profesionālā mašīna, kas palīdz uzturēt kārtību, tīrību. Un arī, ka darbinieki diemžēl arī gados un diezgan slimo, lai atvieglotu viņu ikdienu. Izstrādāt anketu par klientu tuvinieku apmierinātību ar kapitāla sabiedrības sniegto pakalpojumu kvalitāti un veikt klientu tuvinieku anketēšanu. Tas ietverts šajā gadā plānā. Pilnveidot kapitāla sabiedrības tīmekļa vietni, nodrošinot informācijas publiskošanu atbilstoši publiskas personas kapitāla daļa un kapitāla sabiedrība pārvaldības likuma 58. panta noteikumiem, ir ietverts šā gada plānā. Investīcija plāns. Tātad šogad ir plānots granulu apkūras katla modernizācija Jurgā, 5000 izmaksas, ēkas ieejas durvju nomaiņa, 2000, apkūras sistēmas pārbūve, Alojā. Šogad ir Alojā noteikti jāievēl, ka ir apkūras sistēma, jo projekts jau ir izstrādāts. Un rekuperācijas, ventilācijas ierīkošana pirmā stāv dzīvumās istabas Vīķi. Kāds mazs foto, ir jaunas veļas mašīnas iegādātas arī, 2 bija Urgai un 1 Alojai. Un šādi pacēlāji darbiniekiem, lai atvieglot viņu darbu. Tāds mazs ieskats. 2024. gada 12. decembrī reorganizācijas rezultātā sabiedrība ir ierobežota atbildību aprūpes Urga ar uzņēmumu reģistra lēmumu pievienoja 2 pakalpojumu sniegšanas vietas Rīgas iela 10 Aloja, Limbažu novads, tas ir Alojas veselības aprūpes centrs, un Vecskabis, Taicels pagasts, Limbažu novads, rekreācijas centrs Vīķi. Kopējais klientu skaits 137, kopējais darbinieku skaits 86, diennakts maksa 2025. gadā noteikta ir 38,50 eiro visām mājām. Namos katrs klients tiek novērtēts un ir ļoti svarīgs. Paldies par uzmanību, atbildēšu labprāt uz jautājumiem. Jā, paldies, Sandra. Vai man tāds jautājums, vai es saprotu, ka jūs kapitāla sabiedrība un esat patstāvīgi un peļņi jūs tā kā minējāt, ja? Vai ko jūs gaidat, kādu palīdzību no pašvaldības? Un nesagaidat varbūt.
Nē, ar pašvaldību mums vienmēr ir laba sadarbība. Jā. Un, par, Laba sadarbība, attieksme, tas arī ir, un darbs tiek novērtēts. jā, un sakiet par to apkurss sistēmas pārbūvi. Jūs teicāt, ka projekts tā kā gatavs, jā. Kas ar finansēm? Ir Alojai uzkrātā nauda, un paši par to naudu arī tiks ievilkt radiatoru Alojai, jo tur ir diezgan bēdīga situācija, Alojas māja pelē. Un ir mitrums, kas ir ļoti kaitīgi senioriem klientiem, kas nav pilnīgi pieļaujami. Jā. Ieslēgsies pie pilsētas, ja, pie pilsētas apkurs. Un kad jūs domājat, ka tas varētu notikt? Tūliņ jau būs izsludināts iepirkums un viss notiek procesā. Nu, uz septembra vajadzētu jau būt siltumam. Jā, es saprotu, ka mājas beļānieks vēl kaut ko gribēs runāt, bet man vēl viens jautājums. Nevienu reizi mēs šajā un citās, varbūt, komitejās arī esam runājuši par to. Arvīds Ozols ar vienu ierosinājis, ka vajag pārskatīt un diskutēts par to, kā aprūpes namos atrodas cilvēki, kuriem tur nevajadzētu atrasties un viņus kaut kur vajadzētu pārvietot, izvietot vai no viņiem atsveicināties, tā teikt. Kā jūs vērtējat, kā ir jūsu namos? Vai jūs redzat tādu iespēju izvērtēt un, es nezinu, kaut kur atgriezt? Vai kā jūs vērtējat to? Orgā ir ar otro aprūpas līmeni tikai divi klienti. Jūs redzējāt, cik ir 3., 4. aprūpas līmenis, kas ir ļoti smagi un ļoti daudz ir ar demencēm. Nu, viņi nevar dzīvot vien paši patstāvīgi. Šie klienti, kas atrodas patreiz. Ir labi, Māris tur roku, Māri lūdzu, bet tad es gaidu arī varbūt kaut kāds jautājums no deputātiem, ja ir ko jautāt. Lūdzu, Māri. Paldies, es tā saprotu, ka es tagad neesmu deputāts, bet labi, ar humoru drusīt Tu arī. neesi šajā komitejā, atvaino. Man jautājums Sandrai, ja es pareizi sapratu no prezentācijas 137 šie te klienti un 86 darbinieki. Saki lūdzu, vai ir, ja es pareizi sapratu, kāda vispār ir šī te proporcija starp darbinieku skaitu un klientu skaitu, vai viņa mums ir optimāla, vai viņa mums tur tā kā trūkst vēl darbinieku, vai tieši otrādāk varētu būt arī mazāk vai tā, vai varētu sniegt man komentāru par to? Jūs redzējāt, ka Durgā uz 67 klientiem, senioriem ir 9 aprūpes personāls, kas ir diennakts, nodrošina arī uzraudzību. Māja liela un cilvēki ļoti smagi, un 5 ir māsu palīgi. Lai arī būtu nodrošinājums visu laiku, un viņiem ir vajadzīga ļoti, ļoti liela palīdzība tam vecam cilvēkam, jo viņi ir jāsaģēb, viņi ir jāaizved līdz ēdama zāli, viņi jāved atpakaļ uz istabiņu, viņi ir apjukuši. Nu, tas tā detalizēti, bet varbūt, ka pat vajadzētu vairāk aprūpes personāla tieši uz aprūpi, lai būtu pakalpojums kvalitatīvs. Jā, es tagad paskatīšos, vai kāds vēl ir pacēlis roku. Es tā kā neredzu. Varbūt kāds grib runāt, tad šobrīd ir iespēja. Es pacelt roku neredzu. Tad es teikšu, paldies, Sandra. Lai izdodas. Es varu par Aloju vēl pastāstīt. Jā, labi. Jā. Tā otra prezentācija. Jā. Arī ielādēsies Alojas prezentācija.
Tātad par aloju pastāstīšu no pagājušā gada 18. marta. Arī alojas veselības aprūpes centrs ir sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrēts ar 30. maiju 2023. gadu kā ilgstošs sociālās aprūpes sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējs. 24. gadā sociālais pakalpojums tika nodrošināts 41 klientam no dažādām pašvaldībām, tā skaitā Limbažu novada 36, 6 klientiem, Ropažu novada 3 un Ādažu 2. Trešais aprūpes līmenis ir 21 personām, 4. aprūpes līmenis ir 20 personām. Ar smagām demences diagnozēm aprūpējums 1 klients. Pakalpojuma cena diennaktī pagājušā gada Alojā bija 36 eiro diennaktī. Centrā sociālo pakalpojumu nodrošina 25 darbinieki, tā skaitā 9 aprūpes personāls, māsu palīgs 1, kuri nodrošina diennakts uzraudzību. Darbinieki atbilstoši izglītībai gadu nodrošina kvalifikācijas celšanas kursus. Ar 18. martu izveidot jaunu amatvienību apkopēju, kas Alojai nebija. Visus darbus darīja aprūpētāji. Sabiedrības budžeta plāna izpildi 2024. gadā faktiski ieņēma 587 234 eiro, faktiskie izdevumi 523 244. Sabiedrība strādājusi ar peļņu. Paveiktais 2024. gadā. Saimniecības ēkas dūmaņa remontdarbi, jauna dūmatu mūrēšana 2600 eiro. Dūmatu čaulas ierīkošana 1000 eiro, jo pavasarī pagājušā gadā aizdegās dūmenis. Saimniecības ēkā iekšējās elektroinstalācijas remontdarbi 2400, izstrādāts tehniskais projekts par ēkas iekšējās apkuras sistēmas ierīkošanu 3000 eiro apmērā, iegādāt jaunu profesionālu veļas mazgājumā mašīna 11 kg par 6000, profesionālais blenderis pa 550 un miksers 300. Vajag profesionāls iekārtas, jo ar mazām saimniecības mašīnām, iekārtām nevar paveikt to apjomu. Tas arī viss atbildēšu uz jautājumiem. Lūdzu, kolēģi, vai ir kādi jautājumi? Es neredzu nevienu pacelt roku. Tad acīm redzot, nav. Jānovēl Sandra, lai izdodas atkal es novēlu. Lielie dārgākie projekti, ja? un arī tie mazie, lai jūs aptaujā, klientu aptaujā, jūs saņemat labus vārdus, jo jums jau arī vajag spēku, lai strādātu, lai dotu tiem saviem iemītniekiem, klientiem spēku, vai ne? Jā, paldies, Regīne. Jā, paldies, Sandra. Tad, un tagad mēs uzklausīsim Iritu Grāvīti. Es saprotu, ka Rudolfs pieteicies palīdzēt ar prezentācijas. Viss notiek. Paldies. Lūdzu, labdien. Paldies par vārdu. Jā, labdien visiem. Sveiciens svētkos. Jā, mums arī tāda divējādām, man liekas, sajūtām ir diena. 18. marts mums ir, man liekas, īpašs datums, jā, kad, kā Sandra tikko jau ziņoja par Alojas pansionātu. Prieks būt Alojā. Īstenībā, jā, darāmā gan. Bet man šodien vārds ir dots par Vīķiem. Paldies, Rudolf, par iepriekš jau saskaņot šo te prezentācijas organizēšanu. Rekreācijas centrs Vīķi arī šogad svinēja 25. gada dienu, 1. martā. Šobrīd apkalpo 35 klientus. Mūsu augstākā, manuprāt, vērtība, un ko arī apgādnieki novērtē, ir šis ģimeniskums, individuāli pieeja katram klientam. Mēs spējam, kā saka, noglaudīt galvu un veltīt šo te laiku. Arī ikdienas plāns, ar ko viņi tiek nodarbināti, ir saplānots tā, lai katrs ar savām fiziskajām spējām un garīgajām spējām tiktu ieinteresēts un šis te laiks ikdienu aizpildīts jēgpilni.
Sociālo prasmu nodarbības ir ļoti svarīgas, teiksim tā, jauniešiem, mums ir pilngadīgas personas, un apgūt kaut ko, prasmes, ņemt dalību ņemt pēc tam tirdziņos un izstādēs, kur viņi redz arī, kā darbiņi ir kvalitatīvi un viņus novērtē, respektīvi mēs arī varam šo te finansējumu atgriezt atkal nodarbību prasmu materiālu iegādēji, un ar ko mēs jau no 16. gada, un man liekas, man šķiet vēl ātrāk, mājražošana. Arī Vīķiem joprojām ir dārzs, siltumnīca, un iesaistam klientus, jauniešus saimnieciskajos darbiņos. Tātad palīdzīgas rokas arī personālam. Lūdzu, Rudolf. 24. gadā izvirzītie mērķi un to izpilde, finanšu un nefinanšu. Tagad man jāvelk zumā tuvāk, lai es arī pati redzētu. Pat telefonu tas nav tik ērti. Iegādāties evakuācijas palagus un šos te pretizgulējumu matračus, teiksim tā, zaudēja savu nozīmīgumu, jo mēs mērķiecīgi samazinājām klientu skaitu, lai tā kā solīt pa solītim ietu vairāk mūsdienīgai praksē, kā istabās ir maksimums 2 klienti, un nebūtu tā kā šī telpa noslodze, lai gan mēs arī nepārkāpām līdz šim viņu. Respektīvi tālāk, apmācības darbiniekiem kvalifikācijas celšanai ir izpildītas, veikt remontdarbs 1. stāva koridorī, atminamies, ja kāds atminās no pagājušā gada, mums bija ļoti smags gads, jo bija liels remonts vannas istabā, un secīgi nācās arī sakārtot 1. stāva koridori, kā saka, maģistrālo. Tad publicitāte kapitāla sabiedrības mājaslapā līdz ar reorganizāciju un tās procesiem netika kā izvietot informācija, kā to prasās no kapitāla sabiedrības. Atzīstu, jā. Ko mēs iegrozījām gada izskaņā, no kā vairs nedrīkstēja atkāpties un naudiņas bija, ir lietas ūdeņu šo te noteku un sniega barjeru uzstādīšanu sakārtot, ir izpildīts un atbilst šim te mēglu remontu. Līdz šim esam kontroles varējuši iziet, un tas punkts nav bijis stipri svarīgs. Un varbūt mainoties noteikumiem, nē, kontrolējošām iestādēm to paņēma tā stingrāk, un mums ir jārod risinājums, mēs risinājumu esam raduši, mūsu saimniecība ir kļūsi plašāka nekā tikai šī te viena ēka. Mūsu nodarbības notiek, teiksim tā, muižas kompleksā, katlu mājas veļasmazgātuvē. Arī veļasmazgāšana mums notiek tur, tā kā telpas ir apzinātas. Finansējums mērķiecīgi ir pagājušo gadu arī, neteiksim, pieturēts, bet šo to neiegādājāmies, tā kā matračus un tāds, lai īstenot šo te. Pagarinājums ir saņemts līdz 1. septembrim. Tas ir darāmo darbu sarakstā, un atlikt tur nav vairs variantu. Šeit es tādam kopējam priekšstatam par to, kādi mēs esam, kā es saku, no statistikas pārvaldes, bet Labklājības ministrijas pārskata datiem, kādu vecuma grupu pārstāvam, kā es smējos, ka mēs nenodrošinām 60-gadīgo vīriešu varbūt simpātijas, meitenes mums ir jaunākas vai gluži pretēji tieši vecākas, aprūpas līmenis, arī mums ir arī 1., 2. atzīmēts, citādi nevar, bet arī šeit veicot pašvaldības sociālās dienas šo te jautājumu pēc pārvērtējuma, ir piebilde klāt, jo šeit ir garīgi rakstura traucējumi. Tas, ko mēs zinām, kā ir grupu dzīvokļi, ir citāda veida pakalpojums. Jā, šīm personām iespējams būtu pielāgot cita veida pakalpojumu, viņas spēj, viņas var, bet ir jābūt atbalsta personālam. Tā kā 3. 4. līmenis, jā, ir ļoti smaga situācija. Nekad nav bijis 8 ratiņnieki 1. stāvā, jā, tas ir ļoti, ļoti daudz. Bet tostarp ir klienti, kas ir ar mums kopā no pirmām dienām un nenoliedzam noveco. Pie diagnozēm tātad arī redzam,
Pārsvarā mūsu māja ir demences un šizofrēnijas, un jāsaka, ne visiem demence tiek uzstādīta kā diagnoze. Mēdz būt arī cilvēki ar neuzstādītu diagnozi, bet ir šīs izpausmes un attiecīgi aprūpes procesi visi tiek veidoti kā demences klientam. Pār personu ar invaliditāti arī šeit mēs redzam, ka šie te iepriekš minētie 1., 2. līmenis un pirms pensijas, tātad darba spējīgā vecumā arī ir mums cilvēki. Jā, tā kā, bet ar piebildi garīgi rakstura traucējumi. Jā. Kas gan es būtu bez manas brīnišķīgās komandas? Tātad darbu veids kvalificēts personāls, ir iestādē aprūpētāji ar māsas palīgu kvalifikāciju, kas veids diennakts aprūpi. Pieaicināti tiek arī ergoterapeiti un logopēdi. Pēc vajadzības ergoterapeits sastādā šo te novērtējumu pēc tehniskā palīglīdzekļa. Arī šodien es esmu ceļā no kādu palīglīdzekļu saņemšanas, kur esam izstāvējuši rindu, saņēmuši elektriskās piedziņas ratiņkrēslu, kur cilvēks ir pilnīgi atkarīgs no šī ratiņkrēsla un personāla. Sociālā darba speciālisti ir pilnībā nodrošināti. Darba drošības speciālists ir uz līguma pamata, tās ir pāris stundas mēnesī, un sociālais darbinieks arī izvērtējot klientu šo te aprūpas līmeņus un vajadzību pēc personāla, arī to paredz noteikumi, mums ir 10 stundas mēnesī. Tātad mūsu klientam vairāk ir vajadzīgs sociālais rehabilitētājs un sociālais aprūpētājs un interešu nodarbību audzinātājs. Finansējuma izlietojums. Arī iemesls, kāpēc man ļoti patīk šis te Labklājības ministrijas pārskats. Pa pozīcijām mēs redzam izlietojumu. Rekreācijas centrs Vīķi gada pārskats, ne, bet gada slēgums tika veikts 30. oktobrī, bet gada griezumā šeit informācija ir apkopota. Tātad 35 klienti, 600 gultas vietas neizpildās, jo tās ir bijušas prombūtnē vai slimnīcās, kur laiku mēs ēdināšanu rēķinam laukā. Un attiecīgi pa pozīcijām, jā, cik tad mēs tērējam, faktiski tērējam uz ēdināšanu, uz mīksto inventāru, mēnesī, dienā. Dzīvojamā platība, kopš mums ir arī dzīvoklis, kurš izmitinā 5 klientus, ir reģistrēta adrese, ir 7 kvadrātmetrus klienti. Tā kā skaists cipars. Turklāt vēl zeme, ko apsaimniekojam, platība. Nodarbināti esam, vajag tikai pašam gribēt un spēt un prast iesaistīties. Vēlreiz paši interesi izrādīt. Lūdzu, Rudolf. Arī Regīna pieminēja anketēšanu. Arī šeit es esmu atzīmējusi tādus punktus, kas ir no klienta apmierinātības ar pakalpojumu, ko viņi atzīmē par labu šajā iestādē. Pirmkārt, jau jūtas noderīgi šī te iesaiste ikdienas darbos un meklēt katrā to labo. Es nenorādīt viņam ikdienā uz to, cik to esi tur negāns vai kā, bet atrast to labo lietu un to arī, kā saka, attīstīt, aktivizēt. Salīdzinoši daudz pasākumi. Mēs organizējam gan uz vietas, gan izbraucam arī uz vietējiem kultūras namiem. Iespēja satikties ar radiniekiem un apciemot draugus. Nav slēgta tipa iestāde, ir jaunieši, kur to ļoti novērtē, ka kaut dienu viņi drīkst izbraukt uz Rīgu, uz Limbažiem, apciemot savus radus. Ir pat, kas vasaru pavada pie saviem radiem, iekopjot dārzu, pat līdz kartupeļu šķirošanai rudenī. Iespēja pabūt vienam arī, kad ir apnicis pūlis. Tātad šīs te otrā stāvā pārsvarā ir istabas tiem, kas ir fiziski spēcīgāki, un šo te laiku, kad viņi var pabūt ar sevi, arī novērtē. Ļoti labs atsauksmes pār aprūpas procesiem. Tātad cilvēks, kurš ir atkarīgs no aprūpētāja, novērtē to attieksmi, kas tiek dota, lai tā nav sasteigta, lai veltītais laiks ir tik, cik tas ir nepieciešams, lai aprūpas procesi ir izvērtēti un, ja kaut kas ir nepieciešams papildināt, to arī ievieš. Kā arī nejūtas vientuļi. Klienti nejūtas vientuļi, tā arī, ka aprūpas personāls ir stabils, viņi atrod sev jau tādas kā uzticēšanās personas, viņi var aprunāties, uzticēties, jo
šī te tuvība saikne ar kādu, kā tuvāko draudzeni arī aprūpas centrā iegūt, tas ir brīnišķīgi. Lūdzu. Rudolf. Šeit mazam humoram es paspēlējos arī ar mūsdienīgo mākslīgo intelektu pie sadaļas apgādnieka apmierinātība. Un apgādnieka anketās, protams, ka lielākais, ko atzīmē, ir šis ģimeniskums, šī telpu gaišums, pieejamība personāla. Tāpat laikā norāda arī, manuprāt, šobrīd vienīgo lielāko lietu sakārtot pagalmu. Ja, ko viņi jūt un redz, apciemojot tuvinieku, un pārējo tā kā novērtēju, kā ļoti, ļoti labi esam. Paldies, Rudolf, tālāk. Finanšu un nefinanšu mērķi uz nākamo gadu. Bildēja 24 stundas. Svaiga bilde, sveicināt vīķos. Bet darba ir gana. Tātad personāla telpa, kur jau pieminējām, ir jāizremontē. Rekuperācijas ventilācijas iekārtošana pirmā stāva dzīvojamās istabiņās arī Sandra jau pieminēja, plānos iekļauta. Šobrīd iestādē ir rekuperācijas iekārta koplietošanas telpās un sanmezglos, bet pirmā stāvā ir aprūpas istabas, kur ventilācija būtu ļoti noderīga šī te gaisa kvalitātei, jo nav pie guļoša klienta tik liels iespējas veidināt, lai būtu svaigs gaiss. Ēkas siltināšana esmu ielikusi, kā saka, kosmosā ir ideja jālaiž, līdz tam vēl ir priekšdarbi, priekšdarbi. Pagalma labiekārtošana pieminēja, transporta parka maiņa, varu lepoties ar mūsu sarkano kadiju, kurš ir pielāgots cilvēkam ratiņkrēslos iebraucams. Protams, ka viņa mūžs jau ir gana pieklājīgs, tehniskais stāvoklis liek manīt uz katru gadu remonta izdevumiem, tāpat rūsiņām savu un mūsdienīgās tehnoloģijas, lai iekļūtu mašīnā ar ratiņkrēslu. Arī ir jau gājuši milzīgi solīt uz priekšu. Galveno durvju nomaiņa atbilstoši ugunsdrošībai būtu nepieciešams arī tās nomainīt, un pie specifikas, ka mums ir demenču klienti, arī šo te funkciju kā drošs slēdzis, drošs rokturis, vides pieejamība. Esmu atzīmējusi arī, ka ēkai nepieciešams ir šis tehniskais stāvokļa audits un energoaudits. Tie ir noteikti pēc noteikumiem, plus vēl arī, lai veiktu kādus darbiņus, tas jau ir kā priekšdarbs. Lūdzu, Rudolf. No manas puses tas būtu arī viss. Mūs var atpazīt ar šādu mazu logo. Nodarbību materiāliem, ne, bet izstrādājumiem ir mazas etiķetes un vizītkartes. Paldies, ka jūs esat ar mums, paldies, ka jūs atbalstāt, un paldies visu klientu un nodarbību vadītāju vārdā. Gatava atbildēt uz jautājumiem? Jā, paldies. Viss tā ļoti jauki skan ar paldies, paldies, paldies. Pašvaldības atbalsts, kā jūs vērtējat, es kā prasīju arī Sandrai, kur varbūt vajadzētu kādu plecu. Vai naudu, plecu ta plecu, vai naudu, vai mums ir nauda. Pēc reorganizācijas kā viena no lielajiem punktiem es arī atbalstīju par labu esam šo te taisnu kreditēšanos un tādas iespējas, jo aprūpas iestādes uzturmaksa neparedz peļņas procentu konkrēti norādīt, kā jūs redzat arī tāmēs un uzturmaksas apstiprināšanas dokumentācijās. Padarīt darbu, kreditēties un pakāpeniski atdot. Jo, teiksim, tā kā es arī ēkas siltināšanā esmu minējusi, kad viena no 3 plaknēm ir nosiltināta. Šīs ir tās dažādās pieejas saimnieciski, kā padarīt darbu. Paņemam kredītu, izdarām viss. Nekas nepaliek lētāks, nekas nepaliek pieejamāks. Līdz ar to krātajām aciņā un tad, kad beidzot ir naudiņa sakrāt, tad var izdarīt. Visam ir cenu kāpums, nekas nav krities. Un attiecīgi šo te vajadzību jau novērst jau tūlīt un tagad. Jā. Tā kā atbalsts no pašvaldības, es neredzu iespēju, ka var uzreiz tā piešķirt lūdzu jums maciņš.
Ko es saprotu, ka no pašvaldības noteikti vajadzētu piedomāt, ja reiz kāda runa kaut kur ir par ģeneratoriem. Nevienā iestādē mums nav ģeneratori. Jā, Vīķi ir pilnībā atkarīgi no elektrības. Un, ja mums ir kāda krīze, tad pieaicinām elektrumu ar savu, ja viņiem ir sadalstīklu remontos paredzēts laiks bez elektrības mums atstāt. Tāpat laikā mēs varam uzrunāt un līgt firmas, kas piegādā. Bet ja vien kaut kur kāda runa ir šādā jautājumā, tad noteikti ausīties kopā. Tā kā strādāt, lai māja ir pilna, lai personāls ir apmierināts. Personāls, es teiktu, ir mums aiz klienta ar vienlīdzības zīmi vai pirmā vietā gan izliekams, jo bez tā mēs nekur. Un šos darba apstākļus radīt, lai ir baudāmi abām pusēm, gan darbiniekam, gan šim te klientam. Viens bez otra mēs nekādi. Jā, piekristu, lai māja ir pilna ar personālu, lai var dabūt un noturēt tos personāls. Cilvēki varētu būt veselāki un pašpietiekamāki, bet tāda reize ir dzīve, vai ne? Kolēģi, vai ir kāds jautājums Iritai? Redzu, nevienu paceltu roku. Paldies, Irita. Paldies jums. Brauc droši tālāk. Paldies, ka varēja pieslēgties. Tad mēs būtu visus jautājumus nolēmuši, izskatījuši. Kolēģi, vai kādam ir kas sakāms, vēlējams? Neredzu nevienu paceltu roku. Paldies par būšanu kopā šajā komitejas sēdē. Vēl mums tā tad ir aprīļa, maija komitejas sēdes. Paldies jums un lai jauka pēcpusdiena. Uz redzēšanos!